Esiet sveicināti, mani sauc Ilze Mēdne un jūs klausāties HR podcastu. Jā, un šajā epizodē mēs turpināsim sarunas par atlasi. Tas ir kaut kas, ko es esmu iesākus kopā ar Teamdash platformu, kas palīdz organizācijām veidot šādu mūsdienīgu pārskatāmu datos balstītu atlases procesu, un šī ir viena no 4 sarunām. Pirmo jūs jau dzirdējāt, kur mēs runājam ar Jānu Dubinski un Evitu Simpsoni, kur mēs runājam par to, kāda ir šobrīd darba tirgus situācija, bezdarba status, kur paliek kandidāti, kur paliek cilvēki, kurus neuzrunā vai kuri aiziet uz atlases interviju, bet viņiem neatbild. Jā, es esmu dzirdējis no jums ļoti daudz komentārus par to, ka ir dažādas šīs te pieredzes gan no atlases speciālista kurpēm, gan no kandidāta kurpēm, un tur ir kaut kāda nesatikšanās. Un to es arī mazliet vairāk gribu šķetināt un arī saprast, kas tur notiek tajā atlasē. Un tā kā es diezgan daudz interesējos arī par tehnoloģijām, es daudz domāju par to, cik ļoti varbūt tehnoloģijas var attīstīt un palīdzēt šo te atlases procesu, teiksim tā, nopaļot, lai palīdzētu satikties gan kandidātiem, gan arī uzņēmumiem. Bet šodien mēs turpināsim sarunu mazliet dziļāk par to, kā atlases process var vai nevar ietekmēt vai diskriminēt kādu vai, teiksim, veidot šo profesiju, var kļūt par aizslēgtām durvīm vienkārši tāpēc, ka tajā vēsturiski dominē kaut viens dzimums vai darba sludinājumi var diskriminēt. Un šodien pie manis viesos ir brīnišķīgs uzņēmums Air Baltica. Un šodien pie manis ciemos ir 2 brīnišķīgas kolēģis, kuras dalīsies savā pieredzē. Sabīne Salieta Rudzīte. Sabīne ir talantu piesaistes komandas vadītāja Air Baltica. Sveika, Sabīne. Sveiki. Un Sanda Bergmane-Behmane. Sanda ir biznesa partneri personāla vadības un labbūtības jautājumos. Sveika, Sanda. Sveiki, Ilze. Man prieks tev redzēt, tu jau esi 2. reizi pie manis. Atceros, mēs runājām kopā ar Stebī par labbūtības programmām. Un arī tu diezgan daudz un plaši pastāstīji. Es domāju, ka mēs šodien arī pieskarsimies gan labbūtībai, kurā patiesībā ietilpst arī dažādības domāšanai. Tieši tā. Jā, labbūtība un dažādība, tās ir saistītas lietas un noteikti pieskarsimies tam. Jā. Un jā, mēs runāsim par to, kā tad personāla vadības profesionāļi var ne tikai tādu nodrošināt tādu efektīvu pieņemšanu darbā, bet arī apzināti mazināt šos aizspriedumus un veidot šo taisnīgāko pieeju. Un tiešām, protams, es saprotu, ka šobrīd Air Baltica tādās krustugunīs, ņemot vērā tik daudzos procesus, kas šobrīd notiek, jā, ar vadības maiņa un viss tas preses ietekme uz šo te ikdienas darbu. Un gadījumā tā ir tāda spriedze ikdienā uzņēmumā. Kā jūs to izjūtat kā HR cilvēki? Man šķiet, iekšēji uzņēmumā mēs pat varbūt tik daudz to tā neizjūtam. Protams, jā, tad, kad mēdījos parādās kādas negatīvas ziņas vai kaut kas pilnīgi nepatiesas, tad darbiniekos var rasties jautājums, vai patiešām tam kaut kas ir aizmugurē vai nē. Bet visādi citādi, manuprāt, mēs vienkārši ejam uz priekšu. Mēs zinām, ik viens darbinieks saprot tos uzņēmumu mērķus. Man liekas, Air Baltica mēs esam tiešām tādi, pirmkārt jau aviācijas entuziasti, otrkārt Air Baltica entuziasti, un mēs vienkārši ejam ar to deksmi acīs un darbojamies un daram, lai mūsu nospraustā izaugsme notiktu, lai procesi neapstātos. Protams, ikdienā ir droši vien vadītājiem lielāks sloks skaidrot kaut kādas lietas vai nomierināt cilvēkus, ja patiešām ir kāds satraukums, bet kopumā man tā sajūta ir, ka mēs joprojām turpinām uzņemt to kursu. Būtībā es varu piekrist Sandas tam redzējumam tieši par to iekšējo sajūtu uzņēmuma. Tomēr, ja mēs tā runājam no tādas atlases perspektīvas, tad no kandidāta puses šur tur būtībā arī atlases projektos parādījās varbūt šie te komentāri par to, kā mēs
kā mēs turpināsim, šo te attīstību, kāda tad ir tā iekšējā sajūta. Bet no otras puses arī tikpat daudz ir tādu kandidātu, kas vēl aizvien novērtē AirBaltika top darba devēju. Būtībā atkal saņēmām šo te apbalvojumu, kā top darba devējs transportā un loģistikā. Arī piemin to, ka tas ir tāds bērnības sapnis arī aizvien šī te aviācija. Un būtībā, tad varētu to komentēt, ka procentuāli, varbūt tieši šajā pusgadā parādījās tie argumenti, varbūt kāpēc varbūt pārdomā, vai izvērtē varbūt šajā gadījumā piedāvājumu, bet no otras puses, mēs vēl aizvien tā kā pozicionējam to, ka mums ir šī izaugsme, ka mēs vēl aizvien esam tas top darba devējs, un līdz ar to tas varbūt arī tad mudina vēl aizvien šos kandidātus un piesaist arī viņus. Primāri es sāku ar tādu savu iekšējo redzējumu, savu to esošo sajūtu, kā ir strādāt dotajā brīdī, kāda ir šī te iekšējā dinamika, uz ko mēs ejam, un es mēģinu arī izcelt varbūt tos nākotnes plānus, kā piemēram līdz 2030. gadam, ka mums būtu līdz 100 lidmašīnām, mēs plānojam, ka būtu līdz 4500 darbinieku, un vismaz pēc kandidātu tāda komentāru puses un viņu atsauksmēm ir sajūta, ka savā ziņā es viņu iedrošinu un tomēr mēģinu būtībā remdināt, vai reducēt šīs te bažas, par to, cik uzņēmums šobrīd ir stabils. Paldies! Tās sajūtas, protams, viņas ir ļoti, ļoti būtiskas tajā cilvēcīgajā ikdienā un nodrošinot arī šo te cilvēcīgo atlases procesu. Mēs mazliet jau ar Sabīnu pirms epizodes parunājam par to, ka es diezgan daudz saņemu šos te jautājumus par šo te, kas notiek uzņēmumos, kāpēc augsta līmeņa speciālisti tik ļoti ilgi nevar saņemt atbildes, piemēram, vai nobrūk kaut kur tā komunikācija. Un man tomēr gribas mazliet pirms mēs ejam dziļāk parunāt, kāds vispār izskatās tāds AirBaltika pilna cikla atlases process, teiksim, no tādas vajadzības definēšanas līdz tādai kandidāta integrācijai komandā, kā tas izskatās, un varbūt arī, ja jūs varat pastāstīt, kur varbūt var rasties tie caurumi, kur jūs redzat, kas ir tās kļūdas, varbūt, kur nobrūkt, tā komunikācija? Principā tāds pilna cikla atlases process sākās ar to, ka šī pozīcija tiek būtībā vienojās ar vadītāju, saucamo līnijas vadītāju, sanāk arī mūsu pusē biznesa partneris, attiecīgi par to, ka ir nepieciešama šī pozīcija un kāds ir šīs pozīcijas iemesls. Tā var būt pozīcija, kas ir kā aizvietojams darbinieks, tā var būt pozīcija kā jauna, un tā var būt pozīcija, kas ir unikāla, pavisam nebijusi AirBaltika līdz šim. Un tad, attiecīgi, pēc šī te apstiprinājuma, tad tas nonāk līdz talantu piesaistes komandai, respektīvi līdz manīm, un es tālāk tad deliģēju attiecīgo talantu piesaistes speciālistu, kurš tad attiecīgi pēc tam organizē saucamo intake mītingu, jeb tātad satikšanos ar šo te līnijas vadītāju, lai būtībā izspriestu konkrētas kompetences vai prasmes, ko tad mēs sagaidītu no šī te kandidāta puses. Ko jūs tur izmantojat tajā inteikā? Ir kaut kādas gaidas, mērķi, kaut kādas jomas, attīstības vadlīnijas, stratēģija, ko jūs tur liekat kopā ar tehnoloģijas, kaut kur jūs izmantojat, kaut kādus testus vai kaut ko tam? Attiecīgi šis ir tāds mums, es varētu viņu nosaukt kā nesens projekts, kuru mēs veidojam tādu. Projekta nosaukums ir vakants profils. Līdz šim mums bija tā, ka mēs organizējam intake mītingu, tātad viņā tika atrunāts tātad kandidāta profils, stratēģija atlasē. Tagad mēs veidojam tādu vakances profilu, kurā tad mēs atzīmējam gan nepieciešamos testus, gan to, kas ir tas atbilstības, vislabākā atbilstība komandai, vai arī šeit departamenta grupai, kas ir šie tehniskās prasmes, ko mēs sagaidām, kas ir šie soft skills saucamie, ko mēs sagaidām. Un attiecīgi tā ir tāda pusstunda, bet mēs vienojamies pat līdz saknei tādam, ka būtībā līdz tādai stratēģijai mēs vienojamies. Un šeit arī parādās varbūt, cik ir tad tie atlases posmi kopumā, tad kurā brīdī tad notiek šī te vadītāja klātbūtne. Līdz ar to tad pusstundas laikā mēs vienojamies par tādu kā, kopējo atlases procesu. Pēc
tam tad attiecīgi sāk šis te saucamais CV screening process, ja, kura laikā tad mēs izvērtējam kandidāta pieteikumus, un to mēs darām 5 darba dienu laikā. Līdz tam, kad kandidāts ir pieteicies, viņš saņem tādu e-pastu ziņu, ka viņa pieteikums ir saņemts, un mēs ar viņu sazinamies attiecīgi pie turpmākās ziņas. Bet to nodrošina kāda tehnoloģija? Tas ir Teamdušā kaut kas saistīts? Tas nav Teamdušā, mēs izmantojam Sage HR sistēmu, un attiecīgi tad līdz ko kandidāts ar mūsu karjeras lapu, kas ir atkal atsevišķa CRM sistēma, Storyblock mēs izmantojam, tas pieteikums nonāk iekš mūsu šī pieteikuma izskatīšanas sistēma Sage HR, un attiecīgi no tās tad aiziet šis automātiskais e-pasts, kas ir tehnoloģija šajā gadījumā, kad ar kandidātu tiks sazināsies, jā, attiecīgi pie nākamā tāda, izvērtējuma. Tad nevar būt tāda gadījuma, kad cilvēks nesaņem vispār nekādu ziņu. Šajā gadījumā, jā, mums ir atrunāts, mums ir automatizēti šie procesi, lai jebkurš kandidāts saņemtu arī šo te atgrieznisko saiti par to, ka pieteikums ir saņemts. Jā, bet kā jums šķiet, jūs esat šīs jomas, teiksim tā, negribētu teikt dinozauri, bet jūs esat šīs jomas ekspertes un jūs strādājat un arī tomēr vērojat, kas notiek sabiedrībā. Kā jums šķiet, kas ir tās lielākās kļūdas, ko pieļauj kādas citas organizācijas, ja notiek šāda te nekomunikācija vai pat tāda augsta līmeņa amatos, ko mēs te nesen redzējām Latvijas bankas atlases procesu, kurā, tur, protams, bija politiski daudz jautājumu, bet kā jūs to vērtējat un skatāties šiem atlases procesiem kā profesionālis? Kas tur trūks, ko tur vajadzētu, kas ir tās komponentes, kas tur pietrūkst, jā? Nē, no mūsu prakses, jā, mums ļoti palīdz šī tehnoloģija. Mans pieminētā, jā, kad ir būtībā daudzos procesos vai posmos ir automatizācija, jo pieņemsim arī ja turpinam par atlases ciklu, kas notiek mūsu pusē, ar Baltika pusē, tad attiecīgi tad tas nākamais pēc CV screeninga mēs nododam arī, pieņemsim kandidāts, kurš mēs neizskatām, mēs nododam personalizētu ziņu, kas ir iebūvēta, būtībā, kad mēs jau norādam šī te kandidāta vārdu un norādam arī, tad nevienmēr tas ir individuāli, ja mēs tā kā noskatām, kādas ir tās kompetences, kas pietrūkst, bet ir tāds unificēts e-pasts, ja, kurā mēs atvainojamies par to, ka tāpat nav atvainošanās, bet mēs šajā gadījumā neizskatījām šo te kandidātu uz šo esošo pozīciju. Un tad, manuprāt, varbūt tā kļūda, ko es tāda cilvēciskā kļūda, ko komentējot, ka mēs dodam termiņus. Attiecīgi arī ir jābūt uzmanīgiem ar termiņiem. Arī tur, kur pieņemsim pat ir automatizēts e-pasts par to, ka tas CV tiks izskatīts un dos to atbildi, pieņemsim, arī agrāk mums ir bijis tā, kad līdz 2 nedēļām, tieši no tā brīža, kad viņš piesakāts kandidāts. Un attiecīgi, ja tās 2 nedēļas ir pagājuši un nav šī ziņa, attiecīgi mēs esam viņu negluži mēs esam viņu apmānījuši, bet neesam bijuši līdz galam caurspīdīgi un godīgi šajā procesā. Un, manuprāt, tā ir varbūt tāda kļūda no speciālistu puses, kad dod specifiskus termiņus un viņus neņemt vērā, ja? Un attiecīgi paiet vairāk par 2 nedēļām vai labi, mēnesi, tas, protams, būtu pārspīlēt, jā, bet tas ir daudz un dikti, kas ir dzirdēts no kandidāta puses, kad nesaņem šo atgriezenisko saiti. Tāpēc, pieņemsim, mūsu pusē arī cikla ietvaros, pieņemsim arī tur, kur ir bijusi pirmā intervija līdz 2. Ja mēs zinām, kad ir kaut kāda aizkavēšanās, mēs sazvanam šo te kandidātu un tomēr, informējam par to, kad būs tas aizkavējums un cik aptuveni dienas tad ir jāgaida līdz tam brīdim, kad mēs dosim to atgriezenisko saiti vai būs tas aicinājums uz interviju. Kāds ir vispār, cik ir normāls atlases process, cik garš ir normāls atlases process? Ja godīgi, es teikšu, ka tas ir atkarīgs no pozīcijas, jo ir pozīcijas, kas ir kā mēs viņu varētu definēt, pieņemsim klientu apkalpošanu, kā piemēram, jā, tad mums ir, pieņemsim, šis te termiņš, es teiktu, pat līdz 30 dienām, ja mēs varam atlasīt kandidātu. Ja mēs runājam par IT izstrādātāju vakancēm, es pieļauju, ka arī tas nevienam nav noslēpums, ka tur tomēr ir
tur arī parādās šīs te headhunting procesi arī, un arī, ja pieņemsim iekšā, tiek iekļauti praktiskie uzdevumi, otrās intervijas ar vadītāju, tehniskās sarunas, un arī tas tā kandidātu pieejamība specifiski uz izstrādātāju vakancēm, tad tas process var aiziet arī ilgāk par 60 dienām. Tas, kas ir mūsu vēlamais mērķis, ir 60 dienas, bet tieši IT izstrādātāja vakants jau iet pāri šim termiņam, ja būsim godīgi. Tik liels shortage. Jā, es varbūt arī varu pievienot mazliet no aviācijas specifikas, kas ir piloti. Arī tā ir darbinieku grupa, ar kuru es vairāk kā biznesa partneris strādāju. Un ņemot vērā to, ka patiesībā Latvija ir viena no retajām valstīm, kur uzteikuma termiņš ir 1 mēnesis iepriekšējā darbā, tad mums, piemēram, atlasot pilotus, ir jāņem vērā tas, ka lielākajā daļā Eiropas valstu ir 3 mēnešu uzteikuma termiņš, tas jau pagarina vismaz par 3 mēnešiem šo termiņu. Plus, protams, arī tas, ka pilotu atlasē mums ir šie specifiskie testi, viņiem ir jāierodas uz vietas, pildīt dažādus testus un intervijas un tam līdzīgi. Īpaši vasaras sezonā, kad visas aviokompānijas aktīvi lido, ir ļoti, ļoti grūti saskaņot šos laikus, kad tie piloti vispār šeit var atrast brīdi, atlidot, izpildīt testus un vispār saņemt to darba piedāvājumu. Līdz ar to pilotu atlasē tas var būt pat pusgads no brīža, kad mums ir atsūtīts CV, līdz cilvēks patiesībā sāk pie mums strādāt. Jā, un es domāju, tad kas pagarina šo te procesu, tātad viens ir, ka praktiski šādas kompetences neesamība tirgū vai viņas esamība kādā citā uzņēmumā, un tad ir tas dīlošanas laiks vai, teiksim, tas headhuntings. Kas ir vēl tas, kas paildzina šo te procesu? Tas, ko es dzirdu, tad te pieminēja piloti un saistībā ar mūsu šodienas tēmu, arī dažādības politika varētu būt kaut kas ietekmē, teiksim, ja mēs domājam par pilotiem un pilotēm sievietēm vai uz tādām specifiskiem amatiem, specifiskas prasmes, vai kaut kas no tā arī ietekmē? Es domāju, ka tas var būt pat mazāk, jo tās prasmes, viens ir tie paši vai pilota profesija vai tehniskās profesijas, tur ir visiem ļoti, ļoti skaidri noteikts. Minimālās prasības, prasmes, kam ir jābūt, certifikācijas, kam ir jābūt. Līdz ar to, ja kandidātam šis viss ir neatkarīgi no tā, kāds ir dzimums, kāds ir vecums un visi pārējie dažādības rādītāji, kā jau mēs minējām ievadā, mēs esam augošs uzņēmums, mums šos speciālistus vajag, un es teiktu, ka mēs esam tādā nosacīti tādēļ labākā situācijā, ka mums nav tāda luksusa tagad izvēlēties, kuru mēs dzimumu ņemsim vai kādu vecumu mēs tad skatīsimies. Mēs tiešām skatāmies ļoti uz to, lai minimālās prasības, kas profesijai ir nepieciešams, tiek izpildītas, lai kandidāts patiešām tās mūsu gaidas šajā ziņā izpilda, un tad jau mēs ejam ar to uz priekšu. Bet varbūt runājot no manas pieredzes, kur vēl varbūt kaut kas pazūd, ir mūsu ļoti aktīvā ikdiena vispār, tas kādi informācijas apjomi gan personīgi, gan profesionāli mūsu dzīvēs notiek, un manuprāt, tas kaut kur arī, varbūt arī skatoties uz Air Baltica augošu uzņēmumu, brīžiem tā dinamika ir tik liela, kad varbūt mēs pat nespējam tam visam tikt līdzi. Un kā jau Sabīne minēja, ja mēs esam devuši termiņu, mums ir arī nosacījums, ka, ja tas termiņš neizpildās, mums ir jāpaziņo kandidātam, bet šajā te ļoti dinamiskajā ikdienā cilvēciski tas mēdz reizēm, bet mēdz aizmirsties. Un es domāju, tas var būt arī citos uzņēmumos viens no iemesliem, kādēļ var būt kaut kur tas viss iztrūkst. Kad vienkārši tas informācijas ir par daudz, un mēs cilvēciski pazaudējam kaut kur mazliet to atbildību savu un atbildības uzņemšanos par procesu. Jā, un tas atkal savukārt, par ko es domāju, no mākslīgā intelekta puses, ka iespējams, ka mākslīgais intelekts ar laiku ir kaut kas tomēr palīdz organizācijā ievies šo te, pilno ciklu tādā ziņā, tā kā atstājot minimāli vispār varbūtību, ka cilvēki nesazinās vai nesaņem atbildi. Un man šķiet tā vēl ir iztrūkstošā lieta, un tas, ko es redzu, ko var izdarīt ar mākslīgo intelektu, ir šīs konsultācijas sniegšana kandidātiem, kuri, teiksim, netiek uzrunāti tālāk. Ja ir atteikums tā kā pilnībā,
nedara. Vienkārši cilvēks nav pieteicies pareizai pozīcijai, prasmes neatbilst, bet ja viņš ir izgājis, teiksim, kaut kāds vairākas kārtas un jau ir ticies ar atlases vadītāju vai ar vadītāju, tad sniegt šo te konsultāciju, kas tad ir tās prasmes, ko tev vajadzētu uzlabot. Vai tas ir kaut kas, par ko jūs domājat, vai tas notiek, vai kurš no jums to ir pieredzējis? Kur jums ir laiks tam vēl? Ir tā, ja godīgi, mēs tādu kā mākslīgo intelektu izmantojam vairāk, kas ir varbūt operacionāli, sludinājuma gatavošanas ietvaros, ir bijuši varbūt tādi kā prasmju vai īpašību izvērtējums balstoties uz, pieņemsim, ko es jau komentēju, šis te vakances profils, saistība ar departamentu vai pielāgošanos departamenta tai vidē, vai būtībā arī šīm te prasmēm, ko pieprasa šis departaments, un tad attiecīgi mēs mākslīgo intelektu varam izmantot, lai nenorādot šī te kandidāta, protams, vārdu uzvārdi, bet tieši viņa prasmes adaptējot tam departamentam. Tā mēs arī esam darījuši. Kāda profila veidošana. Jā. No otras puses ir tā, ka mēs nākotniski gribētu ieviest vairāk tādu arī mākslīgā intelekta sistēmu, kas vairāk tiek attiecinām šo te, būtībā mākslīgo intelektu, un tas vairāk atsauktos uz tiešām prasmēm, kas atbilst vadoties no kandidāta profila vai pieņemsim no šī te pieteikuma CV, un tad būtībā arī piešķirt iespējami šo te procentuālo daļu, atkal atbilstību, pieņemsim, ir konkrēts departaments, nepieciešamie skili, pieņemsim, tuvāko 5 gadu laikā vai esošās vajadzības, un to pielāgošana pēc kandidāta šīs te pieredzi, kas ir jau sistēmā iebūvēts. Tas ir būtībā, ko mēs skatāmies šobrīd nākotniski. Otrs, varbūt, ko pieminēt vērts, ir, ka mēs bijām jau līdz šim izmantojuši saucamais video CV, kas būtībā mums dod iespēju, jo būsim godīgi, ka reizēm pēc CV, mēs tā kā skatoties no šīm te prasmēm vai pieredzes, savā ziņā, mēs varbūt ir gadījumi, kur mēs varbūt to kandidātu arī mēs viņu nevirzām uz priekšu, jo balstamies bez būtībā šīm prasībām, un izrunātā ar vadītāju. Tad šajā gadījumā mēs bijām līdz šim izmantojuši video CV, kurā tad šīs kandidāts var arī tā kā pierādīt sevi, varbūt vairāk tā kā atsaukties šo 5 minūšu vai 3 līdz 5 minūšu laikā, vairāk jau izstāstīt, ko mēs neredzam CV. Un kas šajā gadījumā, man liekas, ka ir ļoti būtiski arī tādai dažādībai, jo viens ir tas, ko mēs redzam šajā te CV, bet otrs ir, kas ir tas komentārs, kas ir tiešām tas viņa redzējums, tāds praktiskais un reālais. Tur arī parādās kaut kāds vērtību mečs vai kaut kāds, teiksim, tāda cilvēcīgā sajūta, ja tu tomēr to video redzies. Es diezgan daudz arī redzu un pat esmu izmantojis ar video atlasē. Un arī tas, ko tu minēji, es domāju, ka arī iekšēji atlasē ļoti būtiski, ka iekšēji cilvēki piesakās uz vakancēm, un tad ir šī karjeras konsultācija vai, teiksim, rīks varbūt, kas var iedot šo te tavu nākamo attīstības Tas arī ir tas, ko mēs esam skatījušies, kad ir tas saucamais chatbots, kas tā ir, manuprāt, varbūt to arī esi dzirdējusi, ka attiecīgi viņi jau sniedz to komunikāciju ar to kandidātu jau no saknes, kad kandidāts ir pievienojis savu CV, tad attiecīgi jau norāda šo te varbūt pat reizēm vēlamo vakanci, tad tālāk varbūt jau tiek līdz intervijai, norāda jau intervijas datumu, un mēs pat bijām pētījuši, jau sazinājušies, bet, dotie brīdī, mēs tā kā nākotnes to izskatītu, bet, tas būtu tāds viens no tādām vēlmi virzieniem. Es domāju, tas noteikti ļoti. Un tas, protams, arī kontekstā ar mūsu sarunu par diskrimināciju un par dažādību un par labbūtību un tā tālāk, ka tomēr, tehnoloģija ir ļoti objektīva. Protams, tā var būt arī diskriminējoša, ņemot vērā tos datus, ko šī tehnoloģija ir iemācījusies, no šīs organizācijas, tāpēc es vienmēr saku, sakārtojiet māju pirms aiciniet viesus, tā, lai tie dati būtu tīri un lai šīs politikas būtu skaidrs. Bet, tas, kas man vēl interesē, ejot tālāk, Tomēr Air Baltica un aviācijas nozara ļoti specifiska nozare, konkrētām amata prasmēm, un tas ir atkal mans pieņēmums, un tad mēs varam mazliet parunāt par šo te dzimumu disproporciju dažādos tehniskajos amatos,
Kā vispār jūs to nodrošināt? Nu, tagad es nesen redzēju, bija vakants vai tehniķis vai inženieris. Jā, tad, protams, ka tā pirmā sajūta ir, ka šīs te vakants ir domāts tādiem večiem, lielās garās strādnieku biksēs un lieliem cimdiem, un es tā rītīgi tā kā stereotipizēju. Bet tomēr kāda ir tā realitāte un kā jūs nodrošināt to, ka tomēr ir šis te līdzsvars, jā, un kad sievietes, un viņas var dabūt, jūs atrodat? Tas, protams, ir izaicinājums, jo, kā jau tu mini, tie stereotipi, viņi ir sabiedrībā. Tas ir darbs arī ar sabiedrības izpratni par to, kādas profesijas tad kurš dzimums var veikt. Protams, ka nav tādu profesiju, tā kā objektīvi, manuprāt, ko nevarētu veikt. Tā ir katra cilvēka izvēle. Bet es vienmēr ļoti labi atceros vienu video, TED laikam tas bija, kur viena sieviete, kas arī strādā ar dažādību, kura māca dažādību un tam līdzīgi stāstīja par savu pieredzi lidmašīnā, kad viņi tur iekāpa un ieraudzīja, ka sieviete ir pilota, un viņa saka, man vienkārši gribējās kāpt ārā, man bija bail. Es saprotu, bet man bija bail. Un man liekas, tas ir vairāk tiešām darbs ar tādu, kas sabiedrībā ir šī uztvere joprojām, kad pilotam, piemēram, ir taču jābūt vīrietim, jo tā nav taisnība. Cita arī viens interesants fakts, šis gan par ASV, bet 24. gadā tikai 10,8% no licencētajiem pilotiem ir sievietes. Un arī komercpilotu vidū tur aptuveni tie 10%, vai pat tur 5 apmēram, jā, tāpēc, jā. Jā, tieši tā. Anglijā tie ir 6,5%, cik es zinu pie mums, Air Baltica, ir tā, ka 2020. gadā tie bija 5%, ja runājam par pilotiem tieši sievietes 2024. gadā 7%. Ja mēs paskatāmies uz mūsu pilotu akadēmiju, tur mums nāk sievietes, jaunietes, vai varbūt ne pat tik ļoti jaunietes, vairs kāda no kuram tā karjeras izaugsme un ceļš. Mēs redzam, ka ir vairāk tiešām sievietes, kas piesakās kļūt par pilotēm, kas veiksmīgi arī iztur atlasi, un mūsu pilotu akadēmijā svārstās ap 10–11%, kas ir sievietes, kas mācās. Līdz ar to mēs caur to arī varam kaut kā audzēt Air Baltica sieviešu pārstāvību pilotu profesijā. Jūs paši, teiksim, arī tā kā mācat, protams, tur ir arī zināms nosacījumi, ar ko tu vari sākt vispār pilota ceļu. Faktiski tie nosacījumi, kas ir zināt matemātika, fizika un būt labā veselības stāvoklī. Pārējais ir tas, ko mēs iemācam. Un jā, protams, mēs mācam mūsu akadēmijā, paši arī mācam un pabeidzot mūsu akadēmiju, tad piloti un pilotes iegūst licences un var nākt pie mums darbā. Un mēs tiešām redzam, mums ir, piemēram, arī gadījumi, kad no stjuartiem, kas ir sievietes stjuartes, izvēlas pāriet uz pilota profesiju, un ir vairākas jau šādas te kolēģis, kas to ir izdarījuši mūsu mārketinga vadītāji, kas vienu brīdi ir šobrīd pilote. Līdz ar to tas viss ir iespējams. Unikāli. Un ja runājam, dzirdēt mārketinga vadītāju. Jā. Un ja runājam par tehniķiem, tad arī, tieši tas pats, tā ir sabiedrības izglītošana. Pirmkārt, kad arī es arī mācu dažādību uzņēmumā, un tad mēs ar vadītājiem, īpaši no tehniskā departamenta, esam par šo diskutējuši. Vai tad tas darbs ir tāds, ko sieviete var darīt vai nav? Un viņi saka, tur nav šobrīd nekā tāda, ko sieviete nevar izdarīt. Tur nevajag fizisku spēku, kas vīrietim varētu būt objektīvi vairāk. Tieši tā, ka tur arī sievietes var strādāt. Tur mums tas procents gan ir mazliet mazāks. Sākuma procents mums bija 39% 2020. gadā un 2024. 40% sievietes. Tur varbūt vai tā profesija vienkārši ir mazāk interesanta sievietēm, jo varbūt tiešām ļoti tehniskā vai tam līdzīgi. Bet man liekas, ka tas tiešām joprojām ir darbs ar sabiedrības stereotipiem. Man ir ļoti laba draudzene, kura strādā Īrijā uz zemes apkalpošanā, kas nozīmē lādēt somas lidmašīnā, izkrāmēt viņas, stumt lidmašīnas, un tur nav nekā, ko viņi nevarētu darīt, tāpēc, ka ir sieviete. Šajā gadījumā es domāju, ka te arī ļoti liela loma spēlē mūsu attīstītās tehnoloģijas, ka praktiski sieviete tajā lomā, kur viņa stāv, var
tikpat ātri pastumt to tehnoloģisko ierīci vai nospiest tās pašas pogas, ko var nospiest vīrietis. Kā vēl sabiedrība vairāk var mācīties, uzzināt, ja, teiksim, valstiski mēs nevaram saņemt varbūt to gaidīto, varbūt atbalstu un izglītošanos, tad uzņēmumi noteikti ir tie, kas var izglītot sabiedrību. Mēs tiešām ļoti pie tā mērķtiecīgi strādājam, īpaši varbūt ar sievietēm, pilotēm vairāk. Viens, kad mēs izvēlamies, ja varam, pasākumus dažādus, kur, piemēram, mūsu pilotes var pastāstīt par savu dzīves pieredzi, kā, piemēram, IT speciālistes kļuvu par piloti. Mēs arī mūsu Baltika Outlook žurnālā ik pa laikam liekam stāstus, intervijas ar mūsu pilotēm sievietēm, izceļot arī jauniešiem kaut kādos pasākumos mēs reizēm apzināti aizsūtam tieši sievietes, lai parādītu to, ka dzimumam nav lielas nozīmes šajā profesijā. Mēs sadarbojamies arī ar Riga Tech Girls, caur ko mēs cenšamies veicināt šo te profesiju, vispār tehniskās profesijas aviācijā. Šeit tad mēs liekam klāt jau arī tehnisko. Un tādā veidā mēs cenšamies šo te sabiedrību izglītot un parādīt, ka tas ir ok, ka ir sieviete pilote un tas ir iespējams. Un jā, protams, mēs dzirdam arī pēc tam, kad kā to ir vēlāk savienot ar ģimenes dzīvi, ja es vēlos kļūt par māti, kāda ir izaicinājuma. Protams, tai profesijai ir specifika, kas ir jāapzinās un iespējams ne visas sievietes to vēlas tādā veidā pieņemt un iet uz šo profesiju. Bet te atkal runājot no cita dažādības aspekta, mēs daudz vairāk redzam, kad arī jaunieši, kas kļūst par pilotiem, runājot jaunieši neatkarīgi no dzimuma, ir daudz prasīgāki par šo personīgās dzīves un darba dzīves līdzsvaru. Ja kādreiz bija arguments, bet tu taču izvēlējies būt par pilotu, lido, kad tev vajag lidot, brīvdienas svētki vienalga kas, tad mēs arvien vairāk redzam, ka jaunie piloti un pilotes ir daudz prasīgāki par to, ka tomēr viņi grib būt vairāk varbūt mājās, varbūt kaut kādu lielāku paredzamību vai vēl kaut ko, tad tiešām mēs redzam, ka arī šis mainās. Kā jūs to varat nodrošināt? Kā jūs to menedžējat? Maiņas grafiki? Jā, šobrīd grafiks, protams, ir tāds, kāds viņš ir, un tur ir daudz dažādi aspekti, bet mēs strādājam tad pie grafikiem, jā, kas varbūt ir labvēlīgāki. Mums, piemēram, šobrīd ir 2 darba grafiku veidi. Viens ir tas saucamais fiksētais un viens ir fleksiblais, un fiksētais nozīmē, ka ir vairāk noteiktas dienas, ko tu zini, ka tev ir 4 dienas mēnesī noteikti, vienmēr pēc noteikta paterna brīvas, līdz ar to tu daudz labāk vari plānot savu darba laiku. Un šis ir arī stjuartiem, tas nav tikai pilotiem. Šo mēs arī piedāvājam stjuartiem tādā veidā, tā kā meklējot šos te risinājumus un piedāvājot iespējas cilvēkiem balansēt daudz labāk savu privāto un darba dzīvi. Un kā atlases tajā procesā, tev kā atkal tieši tā sejai šajā te atlases procesā inženieri, tehniķi, tiksim, ir tie pieteikumi, jūs jau meklējat ne tikai no Latvijas darba tirgus, tas jau ir pasaules darba tirgus, vai ne? Runājot par tehniķiem viennozīmīgi, jā, tad mēs sākam no Baltijas, jā, un turpinam tā ir Eiropa. Un, jā, es teikšu, tas procents, jā, tur Sanda jau komentēja, jā, ko mēs izskatām, bet arī pareizi viņa komentēja, ka šobrīd jau ir tas vairāk, ko mēs skatāmies, ir tās spējas un prasmes, ko mēs varam pielāgot, un būtībā, jā, kad darba vide ir nodrošināta tas, ka mēs varam arī to kandidātu motivēt un piesaistīt. Bet tajā pašā laikā es varu atzīmēt arī, ka ir ne tikai pilota akadēmija, ir arī tehniskā akadēmija, kur, jā, mēs pagājušo gadu 2. septembrī bija šī te pirmā tāda, kā 1. septembris, jā, būtībā, jā, uzņēmām 57 šos te studentus, jā, kurus mēs tad audzējam par nākotnes tehniķiem. Un tad bija 3 plūsmas, bija Liepājas valsts tehnikums, bija Rīgas tehniskā universitāte, un tad mehāniķu programmā būtībā kandidāti, kas nāk no ar tehniskās arodu vidusskolas vai tehniskās profesionālās vidusskolas pieredzi, kuriem ir pieredze autoservisā, un tad
arī viņi tiek būtībā attīstīti kā nākotnes tehniķi. Un šeit arī, protams, Sanda jau atzīmē, ka Pilota akadēmijā piesakās jaunieši nešķirojot dzimumu, un tieši tāpat arī ir Tehniskajā akadēmijā. Un no tādām kā atgriezniskām saitēm reizēm arī, kad tās dāmas varbūt ar to, ka viņas ir vēl vairāk ar tādu, es nezinu, krampi vai mērķi, tā kā arī varbūt vēl vairāk sevi parādīt, bieži vien arī atzīmējās ar labākiem rezultātiem. Mēs nesalīdzināsim, bet reizēm varbūt pat tas ir tāds iegūms, ka mēs šīs te kompetences, protams, nosakam, bet tajā pašā laikā, kad notiek šī integrācija un sākās šie te darbi, vai arī šie te, prasmu novērtējumi, ka bieži vien, kad var just pat vēl vairāk šo te potenciālu. Jā, mēs nešķirosim, bet attiecīgi, kad tas parādās centība. Arī tā centība, mērķtiecība, tā. Jā, tā centība parādās, te arī pētījumi rāda, tas pats Women in Workplace McKinsey, kas runā, ka sievietes saskarās ar lielākiem šķēršļiem tehniskajos un augstu risku nozarēs, kur šīs dzimuma lomas ir dziļi iesakņojušās, bet te pašā laikā viņas arī tā kā mērķiecīgāk iet uz šīm te pozīcijām un, protams, tur iziet cauri daudz lielākam savam iekšējiem kritiķim, filtram, vai es šim daru, vai es atbilstu, tev ir jāiziet cauri arī šiem te lomām, un atlase, es domāju, ka, teiksim, tāda veselīga, cīņpilna, dažādības kompetence apveltīta atlase var kļūt par tādu ļoti labu, teiksim, ieejas pozīciju organizācijā, jo, ja atlasē nav šī dažādības kompetence, tad, praktiski jūs kļūstat par tādiem lēmumu pieņēmējiem par cilvēka likteni un dzimuma lomu un tā tālāk. Turpināt kultivēt šo te stereotipisko pieeju. Un tad man, vienlaicīgi radās arī tas jautājums tev, Sanda, kā jūs, teiksim, esat spējuši nodrošināt šo te dažādības kompetenci arī atlasē, jo tā ir ļoti liela un nozīmīga kompetence, arī loma, lai cilvēki ienākot šajā organizācijā jau redzētu, ar ko viņiem rēķināties. Jo skaidrs, ka visā organizācijā nevar, teiksim, vienlaicīgi nodrošināt visiem vienlīdzīgi šo dažādības kompetenci, bet atlase ir tā vieta, es domāju, kur ir jābūt. Kamēr mākslīgais intelekts vēl visu nav teiksim, pārņēmis. Jā. Mēs pie šī arī ļoti mērķtiecīgi strādājam, un vēl viena aviācijai specifiskā pozīcija, ka mēs neesam pieskārušies, bet kur arī mēs redzam šo te dzimumu stereotipizāciju, ir stjuarta amats patiesībā. Pilnīgi noteikti. Kur blonda, gara, skaista sieviete visiem asociējas ar stjuarti, nevis vīrietis, bet mēs arī šeit, piemēram, esam strādājuši, lai mums būtu vairāk vīriešu stjuarta amatā, kas arī kopš 2020. Gada izmaiņa ir no 12% uz 23% vīriešu. Un tas, kā mēs jau atlases procesā sākumā ar to sākam strādāt, ir mēs ļoti piedomājam, ko tad mēs vizuāli rādam kandidātiem. Mēs vienmēr piedomājam, ka vienmēr ir jābūt tā kā diviem vīrietim un sievietei, kas ir stjuarts un stjuartē vai pilots un pilote. Reizēm mēs apzināti kapteini ieliekam tieši sievieti bildēs. Tas ir vēl vairāk pasvītrojot to, ka tās iespējas pie mums ir un rādot nevis tikai stereotipizētu pilots vīrietis, stjuarts sievieti, bet tiešām mēs šīs bildes vienmēr veidojam ar mūsu pašu darbiniekiem, kas ir piloti, kas ir stjuarti, kas ir tehniķi, vienmēr liekam bildēs abus dzimumus, lai jau tajā brīdī ir skaidrs, ka pie mums pirmkārt ir, ja runājam par dzimumiem, šie te abi dzimumi, un mēs arī esam ar prieku uzņemam. Protams, piedomājam arī pie sludinājuma valodas, kur arī mākslīgais intelekts var palīdzēt paskatīties to tekstu, jo mēs varam paši ļoti neapzināti salikt iekšā tādus vārdus, kas stereotipiski asociējās ar vienu vai otru dzimumu. Jā, šeit tiešām arī parādās pētījumos ir šie vārdi uzņēmīgs, rūpīgs vai agresīvs, mērķiecīgs, ja tu uzreiz jūti, ka tas ir tendēts uz konkrēto dzimumu. Jā, un tas notiek zemapziņā, jo arī mācībās šo te uzdevumu iedodot mūsu vadītājiem, lūdzot vārdus vienkārši salikt vīrietis, ar ko jums asociējas vīrieti vai sievieti, es bieži vien dabūtu pretī ļoti lielu
agresiju zināmā mērā no kolēģiem, kad kas tas vispār par uzdevumu mēs tā mūsdienās vispār nedalām. Es saku, zinu, ka mēs nedalām, bet zemapziņā mēs joprojām aizējam uz alu laikmetu, kur ir. Un tur noteikti mākslīgais intelekts arī palīdz šos te tekstus pārskatīt un pateikt, vai viņš ir dzimumu neitrāls. Latviešu valodā mums vēl ir izaicinājums ar galotnēm, vienmēr salikt pareizās izdomāt amatiem, kā tas būs pareizi latvisku, vienmēr atcerēties katrā teikumā pielikt. Vadītājs. jā, bet nu, tas arī kaut kur zemapziņā mums nospēlē, un tās ir tās lietas, ko mēs noteikti jau ļoti praktiski daram, lai dabūtu šo te dažādo kandidātu loku, kas vispār pie mums piesakās. Protams, tālāk jau tad CV izskatīšanas laikā arī, nu kā jau mēs minējām, ļoti daudz aviācijas specifiskajām profesijām. Pirmkārt, mums ir pamata prasības, certifikācijas un tam līdzīgi, kam vienkārši ir jābūt tai pozīcijai, un ja viņas ir, mēs vienkārši ejam uz priekšu pozīcijām, kuras varbūt nav tik aviācijas specifiskas, un tomēr, es domāju, mūsu vadītāji ir jau gana kompetenti un atlases komanda paskatīties tiešām spējas, prasmes, zināšanas līmenī, nevis vīrietis vai sieviete, viņiem var ielikta bilde, pēc kāds cilvēks izskatās. Kas gan arī man ir mācībās liels izaicinājums ar vadītājiem. Mums ir foršs uzdevums, kur es lūdzu viņiem izskatīt klasisku CV un pateikt, ko viņi ņemtu ārā, lai viņiem nerastos aizspriedumu lasot CV. Un tad tas arī bieži vien izsauc dusmas, kā es redzēšu tagad CV bez vārdu un uzvārda, ko tas vispār nozīmē. Tā ir joprojām arī vadītāja izglītošana par šo te, jo tas vārds vai uzvārds jau neko nenozīmē. Tur ļoti daudz ko nozīmē tiem, kas vēlās protams, sociālos tīklos izpētīt. Jā. Tādā ziņā sociālos tīklos izpētīt, vai ir gana daudz arī pētījumi. Protams, Latvijā varbūt šobrīd vēl tas ir mazliet mazāk. Latvijā ļoti precīzi dzimumu var noteikt, bet arī ārvalstīs, kur, ja tev ir, piemēram, vairāk, piemēram, Anglijā, vairāk islāmisks vārds vai uzvārds, tu tiec mazāk caur atlasē, vai tieši tas pats cilvēks, ja nosūta 3 CV, pamainot vārdu, pamainot varbūt bildi bez hidžāba, ar hidžābu un tam līdzīgi, tas ļoti, ļoti ietekmē šo atlases rezultātu. Un tas ir vienkārši tas, caur šo uzdevumu es arī vadītājiem rādu, cik ļoti tomēr mums tie neapzinātie aizspriedumi nospēlē kaut kādos brīžos, un es cenšos viņiem mācīt, ka vienkārši apstādiniet sevi kādā brīdī un padomājiet, kāpēc jūs pieņemat to vai citu lēmumu. Vai tas bija tāpēc, ka kandidātam patiešām kaut kas no spējām, prasmēm pietrūkst un tam līdzīgi, vai tas ir tāpēc, ka jums ieslēdzās neapzināts aizspriedums par to visu. Un, protams, mēs esam cilvēki, mums tie aizspriedumi ir ikvienam, un pilnībā izravēt viņus ir grūti, varbūt kā AI palīdzēs, lai gan atkal ir gana daudz pētījumu, kad, kā jau tu, Ilz, minēji, AI mācās no mums pašiem, un reizēm varbūt vēl daudz aizspriedumaināks nekā mēs savācot to visu kopā, tāpēc tas tāds nav vienkārši process, bet caur izglītošanu, caur ļoti apzinātu pieiešanu šim te procesam mēs, un kā jau minējām, mums nav varbūt tāda ekskluzīva iespēja ļoti taisīt kaut kādu ķirsīšu izvēli. Mēs augam, mums ir nepieciešami darbinieki, un ja vien atbilst minimālajām prasībām, ko mēs esam noteikuši, mēs noteikti ejam ar katru kandidātu uz priekšu. Jā, tu minēji stjuardus, un es tā iedomājos, es neesmu redzējusi ļoti daudz tātad vecāku gadu gājumu stjuardus, tur noteikti tomēr ir kaut kāda veida ierobežojumi, jo, ja es, diezgan daudz man sanāca slidināties visu kaut kur, un tomēr Air Baltica man vienmēr izceļās ar tādām ļoti skaistām meitenēm, tur ir kaut kāds standarts, vai kaut kastīts, ar ko tās meitenes iet cauri, bet, tagad varat apgāst šo te stereotipu. Es varbūt šeit gribēju, pirms Sanda turpina, tā kā komentēt, ka mums pat pirms 2 gadiem, manuprāt, bija pat vesela atlases kampaņa, kurā mēs mūsu mērķis bija, gadi bija 30 plus, tā kā sanāk arī cilvēks, kurš varbūt pat ir darba attiecībās, varbūt vēlas mainīt karjeru, un tā kā mums bija liels fokus uz to, mēs arī kampaņās arī veidojām, pieņemsim, bija māte un meita bija šajā te darba devēja tēla kampaņās arī promotēts, un tas bija īstenībā tāds interesants piedzīvojums, tādā ziņā, ka
varbūt bija jāmaina tā kā mūsu pašu līdz šim varbūt tā kā tas reklāmas tēls varbūt, kur tiešām parādās, varbūt jā, ir vīrietis un sieviete, jā, bet nu tā kā vecuma ziņā varbūt tad ir līdz tiem pieņemsim, nu tiem 30 gadiem, jā. Tā kā to es gribēju komentēt, ka ir bijusi šāda kampaņa un vēl arī īsnībā par to. Jā, varbūt vispār tādu tā kā dažādību arī runājot, kad gribēju komentēt, ka pirms vairākiem gadiem, kad ir ne vecums būtisks, jā, arī ir tā, ka tev varbūt arī šie te paši tetuvējumi, jā, tev varbūt arī izkūti mati, jā, attiecīgi pie tā, ka mēs strādājam, ka mēs vēl vairāk atveramies būtībā tai kandidātu tai plūsmai, jā, un tai kandidātu dažādībai. Nu jā, tā ir tā sabiedrība, ar ko mēs strādājam, bet, es vienkārši, protams, arī daudz runāju ar cilvēkiem un analizēju un domāju par to arī novecošanās faktoru, kas šobrīd, Eiropa vienkārši skar ārkārtīgi augsts novecošanās šī statistika un ļoti zema dzimstība, un kaut kādā brīdī mums būs vecāki stjuarti, teiksim, nevis tikai jaunāki cilvēki, bet ir taču arī kaut kāds noteikti slieksnis, ka tomēr cilvēks vairs nevar izturēt naktīs, lidot vai tik ilgi būt gaisā vai kaut stundas, vai tas, teiksim, labūtības kontekstā tiek ņemts vērā? Jā, pirmkārt runājot par to, cik ilgi cilvēks pēc vēlas un var, tā ir katra paša izvēle vīriešiem, nevis vīriešiem, bet pilotiem, gan vīriešiem, gan sievietēm noteikums 65 gadu vecums, tas vienkārši ir Eiropas Savienības regulās noteikts, ka pēc 65 tu vairs nevari lidot kā komercpilots. Stjuartiem, manuprāt, nav šādi ierobežojumi, bet mums nav stjuarta neviena vēl pensionēšanās vecuma, manuprāt, pat sasniegusi. Bet šajā ziņā, es domāju, viens arī ir tas, ka Air Baltica ir gana jauns uzņēmums aviācijā vēl. Līdz ar to mums varbūt tās stjuartes un stjuarti, kas sāka pirmie strādāt un turpina joprojām nav vēl varbūt pat sasnieguši tādu vecumu, kad ļoti mēs saprotam, jā, mums ir, jā, stjuarti 50 plus arī, un arī pēc kampaņas. Jāsaka, piebremzē tagad kaut ko varbūt pamainam, jā. Bet arī pēc kampaņas, ko Sabīna minēja, mēs tiešām, mums atnāca darbā vairāki stjuartis 50 plus, kas tiešām izlēma, es varu šo. Bet jā, kāpēc Air Baltica varbūt to neredz tik daudz viens, jā, ir joprojām tas stereotips droši vien, ka tās ir tās skaistās meitenes, kas tur strādā. Mēs vienkārši esam skaisti cilvēki. Tas, arī protams, Latvijā mēs esam skaisti cilvēki. Tas ir viens otrs, kad bieži vien jaunieši to redz kā tādu foršu sākuma profesiju, jo tu vari profesiju apgūt 2,5 mēnešu laikā, sāc strādāt kā stjuarts. Ja tu ļoti labi menedžē, to ir iespējams arī ar studijām savienot, bet varbūt ne visiem tas ir tāds sapņu darbs uz mūžu. Tāpēc droši vien ir tas, ka tā mainība ir daudz lielāka un viņi vienkārši nepaliek pie mums amatā stjuarts, daži aiziet uz pilotiem, daži ofisa darbos paliek aviācijā, bet tā mainība ir daudz lielāka un tāpēc ir vairāk, jā, šie te jaunie cilvēki redzami. Jā, un protams, mēs arī pagājušajā epizodē ar Evitu Simpsonu pieskārāmies šim tad lielajam skaitam ar jaunajām māmiņām, kuras šobrīd ir bez darba un vienkārši ir neapgūtās rokas, jo viņas vai nespēja atgriezties tajā pašā vietā, kur viņas ir bijušas, vai viņām nav piemērot šie darba apstākļi, vai puslodes, vai tur 025, vai kaut kāda veids menedžēt šo te. Kā jūs saskaraties ar šo? Protams, jā, šī te iesākuma pozīcijas stjuarts, bet tad ir citas, teiksim, atbildīgākas varbūt jomas, kurās šī te mainība vai puslodze vai nav iespējama, kā to var savienot ar ģimeni? Ja mēs atkal runājam par šīm stjuartu pilotu pozīcijām, tad, protams, darba likumu neviens nav atcēlis. Mēs ievērojam to, kas ir noteikts pēc iespējām. Mēs arī dodam samazinātās slodzes, ja tās tiek prasīts vairāk, šo izmanto stjuarti. Māmiņas, piloti, kas šobrīd ir mums, jā, vīrieši, tomēr lielākā daļa, viņi savukārt izmanto šo iespēju ņemt bērnu kopšanas atvaļinājumu, kas ir abiem vecākiem pieejams līdz bērnu 8 gadu vecumam, tad piloti vairāk izmanto šo te iespēju. Redzam mēs arī to, ka arī ofisa darbinieki, jau kaut kādi
pāris gadījumi, manuprāt, vismaz ir, kas ir aizgājuši uz visu pusotru gadu bērnu kopšanas atvaļinājumā. Līdz ar to tas arī kļūst par tādu lielāku normu, teiksim tā, vai pieņem sabiedrībai, vai cilvēki paši to pieņem daudz labāk, arī vīrietis var iet bērnu kopšanas atvaļinājumā. Līdz ar to, jā, mēs mēģinām, mēs skatāmies pēc iespējām bērna barošanas laikā, ar visu atpūtas laiku un tam līdzīgi, līdz bērnu 3 gadu vecumam pēc iespējām pielāgojam, kad biežāk tu esi mājās un tam līdzīgi. Līdz ar to mēs nākam pretī pēc savām iespējām darbiniekam, lai varētu savienot šo te darba dzīvi ar privāto. Jā, man šķiet, ka vienmēr arī šis ir tas jautājums par komunikāciju, par šo te cieņpilno cilvēcīgo vēlmi vienoties vai mēģināt runāt par tām iespējām un, protams, arī par organizācijas to vidi, kas tiek veidot. Un ja organizācija nedomā par to, kā atbalstīt vai kā mainīt vai kļūt elastīgākam, tad arī, protams, ka būs daudz grūtāk piesaistīt cilvēkus, kuri nevar strādāt no 9 līdz 5 vai, teiksim, tādas slodzes, kā tu esi to paredzējis, un tas nenozīmē, ka šie cilvēki negrib strādāt, bet es pati kā māma 2 maziem bērniem, es nevaru iedomāties, kas varētu strādāt tagad tur 24/7 vai, teiksim, tur braukāt komandējumos tur visu nedēļu, mēģināt to apzināti saprast, un kā tu saki, arī mācīt vadītājiem apstāties un padomāt, bet, ja es tā cilvēcīgi tagad apstājos un padomāju, kāpēc es šādu lēmumu esmu pieņēmis vai kāpēc es šādi gatavojos runāt ar cilvēku, tad ja tas tomēr maina šo attieksmi. Jā, mums ir jānoslēdz un jānoapaļojas. Mēs šodien mēģinājām tur izlēkāt par dažādām tēmām, bet man ir liels prieks dzirdēt tas, ko tu, Sanda, teici par to, ka Air Baltica domā par šīm lietām. Tas nav tikai tāpēc, lai kaut kādā veidā popularizētu Air Baltica, viss ir kārtībā un jums viss strādā. Var redzēt, ka viss ir kārtībā tajos procesos, kas notiek. Man tas ir ļoti liels prieks dzirdēt šādas organizācijas, kas rūpējās par to, lai darba vieta būtu mazāk sāpīga. Man šķiet, tas ir tas arī tā ir laikam tā mana sāpe, kāpēc es šo podkāstu arī taisu, lai runātu, lai dalītos ar pieredzi, lai citi uzņēmumi dzirdētu, ka ir iespējams, jo man pēdējā laikā daudz sanāk runāt ar uzņēmumiem un dzirdēt tās viņu iekšējās vides, un te man prasās pēc tādas pieredzes apmaiņas, ka uzņēmumi nāktu kopā un runāt. Protams, tas visu laiku saistīts ar tādu konkurenci un ar tādu, to domu, ka mums tie darbinieki tā kā ir maz, un mums ir tur mazliet vienam no otra, tur jāčiep tie cilvēki, bet te pašā laikā ir vides, kuras ir 93. gada. Un tad ir vides, kas ir 2030. gada, jau ar domu nākotnē. Ir kaut kāds balans, teiksim, jāizveido par to, kā mēs skatāmies uz cilvēkiem. Un paldies jums par jūsu ieguldīto darbu, par to, ka jūs atnācāt šeit un dalījāties. Un es teiksim, dzirdēju tādu skaidru vēstījumu, ka atlases nav tikai tāda procedūra, bet tas ir tāds liels tāds kopums, tā ir attieksme pret cilvēkiem, attieksme pret mūsu iekšējo vidi un vērtībām, dziļi ieskatoties, kas ir man svarīgi, kas ir man kā individam šeit strādājot vērtīgi, un arī ar to dalīties un iet uz priekšu. Un, protams, ka tā ikdiena un darbs, viņš var nomākt, viņš var, tu vari pazust, un kā mēs nevarējām vienoties par mūsu tikšanās laiku, tāpēc, ka šobrīd ir ļoti daudz darba, bet te pašā laikā, veidot šo apzināto vidi, nevis tikai ievērot likumus, bet tomēr respektēt šos te cilvēkus. Un, protams, ir lietas, ko uzlabot, ir lietas, ar kurām strādāt un, teiksim, mērtiecīgi ņemt vērā atgrieznisko saiti un runāt ar cilvēkiem, kuri varbūt kaut kādiem pēc nav pie jums nonākuši, bet, tagad kaut kādas lietas dzirdot, man ļoti patika tas stāsts par pilotu mārketingu vadītāju, kur, teiksim tā, var iedvesmot arī citus mainīt šo te karjeru. Par to pavisam īsti tur bija arī kaut kāds atbalsts, kāds karjeras konsultants vai kočs ar viņu strādāja, vai viņi vienkārši pati pieņēma lēmumu? Viņa pati pieņēma lēmumu, pati aizgāja, iestājās, šobrīd ir pilots, un jau arī viņas brālis ir pabeidzis akadēmiju. Sveicieni mārketinga vadītāji. Es vienkārši ārkārtīgi priecājos, jo man arī pilots ir tāda, tā kā, mums katram ir kaut kādas dzīves mīlestības. Man pilots
pilots, man šķiet, tā ir tāda mana dzīves mīlestība. Man šķiet, ka tas ir tāds amats, tā ir tāda profesija, kas tad ārkārtīgi interesanta, ka tu esi gaisā, ka tu vedi cilvēkus un ka tu lido ar lidmašīnu, kas ir bez riteņiem, bez dzeļa, bez skaidrības, kur tu tagad nonāksi. Bet tam apakšā īstenībā ir ļoti daudz un dziļas zināšanas. Un mēs lidojām nesen no Tenerifes, un manam dēlam bija dzimšanas diena, un es kāpu iekšā šajā lidmašīnā, un puisim teica, ka apsveiciet viņu dzimšanas dienu, viņš ļoti, ļoti grib, lai viņu pamana Stewards. Un Stewards cilvēcīgi apsveic viņu dzimšanas dienu, un viņš teica, man nekā īpaši nav, bet viņš var iet pilota kabīnē. Bija pilota kabīne vaļā. Un manam puikam tas bija tik liels piedzīvojums, mazākais, protams, arī iegāja līdzi, un viņi tur pie durtiņām nostājās, un tas bija tāds man pašai brīdis. Un tad es domāju, cik ļoti forši, ka arī Air Baltica, ne tikai Air Baltica, bet vispār tā cilvēcība, viņa turpina, saglabājās, un tu esi tomēr tajā savā reglamentā un profesijā, bet tu ļauj tai cilvēcībai būt dzīvei, un tas manam dēlam varbūt, būs lēmums kādreiz pieņemt šo te profesijas izaicinājumu. Tā kā paldies jums par jūsu darbu, es novēlu jums veiksmes, un lai jums atrodas brīnišķīgs vadītājs. Es domāju, ka tur ir, es nesen lasīju kaut 40 vairāk pieteikumi. Tā kā būs starptautiska atlase. Starptautiska atlase, no visas pasaules. Tā kā es tiešām gaidu ziņas, un man ir prieks redzēt jūsu uzņēmumu augam. Prieks būt dažreiz arī daļai no jūsu uzņēmumu kādos pasākumos, tāpēc paldies arī, ka jūs nebaidieties runāt atklāti un dalīties. Un paldies jums, mīļie klausītāji, ka klausāties, ka varat smelties šo pieredzi un arī dalieties ar citiem ar šīm zināšanām, ko jūs dzirdējāt podkāstā. Sekojiet HR Latviju Instagram kontā, LinkedInā, varat rakstīt Sandai un Sabīnai, ja jums ir kādi komentāri vai jautājumi. Viņas dalījās ar lieliskiem saviem ikdienas piemēriem. Tiekamies nākamajās epizodēs. Paldies, Sabīna! Paldies! Paldies, Sanda! Paldies! Lai jums izdošanās! Atā!